Šis stāsts ir par pašaizliedzību un drosmi. Reiz senos laikos kāds mazs pandēns vārdā Andris līda cauri biezajam bambusu mežam. Viņš līda, līdz ieraudzīja dienas gaismu, pacēla savas acis un paskatījās uz plašo pasauli. Mazais pandēns līda pa zaļajiem džungļiem, līdz nonāca līdz zilajam ezeram. Wow! Dīķmalā mazais pandēns nodomāja. Vau, cik skaista un brīnišķīga diena. Un sāka lakt ūdeni. Un te pēkšņi, nezinu no kurienes, viņam viltīgi un lēni pietuvojās haizivs. Nē, haizivs, nē! Nāc, puika! Ieraudzījis haizivi, mazais pandēns Andris nekavējoties līda atpakaļ džungļos un slēpās. Bailēs mazais pandēns Andris ielīda melnā tumšā alā, un viņš domāja. Nu nē, es taču nepadošos, man opus vienmēr mācīja iet uz priekšu. Pareizi. Mazais pandēns cauri mazajam bambusu mežam atkal atgriezās pie dīķmalas un sastapa atkal haizivi. Es no tevim nebaidos. Labrīt, puika, es tikai gribēju paspēlēties, labrīt! Pagaid. Tu pat neesi tik ļauns? Nē, neesmu. Es esmu tāds maziņš puika, es tikai gribēju parotaļāties ar tevi. Tiešām? Jā. Un tā šie divi personāži, mazais pandēns Andris un haizivs mazulis, sadraudzējās un kļuva par lieliskiem draugiem, lai uzvar drosme un enerģija un draudzība.